Jā, nu kā jau ierasts, rīts vai vakars Digitrix pirmdienās pie mums ciemos. Puši dzirdēja, ka jūs bijāt festivālā Laba daba. Varbūt spilgtākie iespēja tiem, kas nebija, kas tur tāds notikās? Es nebiju. Es biju Laba daba festivālā. Festivāls bija labs, daba tiešām bija laba. Es varu parādīt te tagad video, ja mēs varam pieslēgties. Jā, varam. Es afilmēju daudz slow motion materiālu, pēc tam arī būs internetā un Digitrix LV varēs atrast. Katrā ziņā bija ļoti daudz aktivitātes. Varēja jāt ar zirgiem, varēja braukt ar velosipēdiem. Bija arī workshop, varēja iegādāties rotas. Bija ļoti laba mūzika, daudz fantastiski mūziķi un galvenais cilvēki. Visi cilvēki bija tik atvērti, tik forši, nu viss bija fantastiski. Vienīgā varbūt tāda lieta, ka bija šausmīgi karsts. Vienu dienu faktiski... To jau nevar ietekmēt. Nu jā, faktiski pusi no sestdienas mēs ar draugiem vienkārši nosēdējām mašīnā, bijām ieslēguši kondicionieru un atveisinājāmies visu laiku, jo bija nepanesams karstums. Bet tu nepieminēji vienu lietu, par kuru ļoti daudz šodien runā, man liekas, pēc festivāla. Tur bija festivālā tāda interesanta lieta, ka varēja atliet kaut ko no sevis. Kaut ko krūtis, jā. Kaut ko krūtis. Festivālā tika taisīts tāds mākslas instalācija, kur katrs varēja atliet savu krūšu daļu. Vairākums tas bija sievietes, kas nāca un lēja, un pēc tam tur tika taisīta tāda interesanta instalācija. Nu, pēc tam arī mums tajā video slow motionā tur varēs arī apskatīties, kā tad tas viss izskatījās. Ko mēs vēl šodien darīsim? Bija tāda lieta, kā Pozitīvs festivālā bija Nordea pensiju, pansiju video darbnīca, kuru tā kā vadījām mēs, Digitrix LV, vai ne? Pēc tam bija balsošana mājaslapā. Un šodien mēs apbalvosim uzvarētājus. No baltfilmu pasniegsim Fuji fotokameru. Ir zināms uzvarētājs. Ir zināms uzvarētāji. Vairāk ir uzvarētāji. Vēl būs no Uzvaldes Kreklu ir izvēlējušies savu favorītu. Viņi pastāstīs, kāpēc un kā un tā. Un arī Digitrix LV ir izvēlējušies savu favorītu. Mēs viņam tādu antēnu uzdāvāsim. Tad jūs šodien dāvanām. Mums kaut ko ar vāku atnesāt? Jautājums, vai jūs piedalījāties konkursā? Jūs bijāt Pozitīvsā, kur jūs stop motion? Mēs bijām. Nu labi, neiesūti. Atkal tu ātri neko izdarījis mājas darbi. Labi, nu tad par visām dāvanām un par visiem laimīgajiem, kas tās dabūs, tad parunāsim pēc tam, ja? Jā, ok. Nu ko, kā jau solījām, pienāca tas brīdis, kad apbalvosim tos laimīgos, kuriem pienāks balvas, un arī tiem, kuriem nepienāks. Nē, nu tiem, kam kuriem nav piedalījušies. Tiem, kur nav piedalījušies, tie paši laimīgi nepiedalījās. Vajadzēja vienīgais mūzikāt paņemt tādu We are the champions. Valter, tev jādzied, kamēr nāc. Valter, labi dzied, Valter, viss tev jādzied. Man nav līdz, es te varētu samplot, ja man būtu kaut kas. Uzteic kaut ko no YouTube. No YouTube? No YouTube. Vai tad tāda rīks, tas jau nezinu. Labi. Nu tad, labi, konkurs beidzies. Balva lieliskā. Kas bija konkurs? Kāds bija konkurs? Kas bija konkurs? Bija Nordea pensiju pansijas stop motion video darbnīca Pozitīvsā. Bija stop motion video, cilvēki balsoja. Un, protams, ka ir arī uzvarētājs. Cik piedalījās? Cik piedalījās? Bija pāri 20. Pāri 20. Un bija kaut kādi pāri 10 000 skatījumu un balss kaut kur bišķi zem tāda. Tā kopumā raksturot tie, kas sasūtīja savus darbus. Nu, bija labi, slikti? Bija ļoti labi. Kaut kas interesants varbūt bija interesanti, bet tomēr visu izšķir tas, kuram visvairāk draugu. Bet tie, kas draugiem vēl vēt? Nē, bet vispār. Vispār draugi, kuriem tu vari piezinīt, pateikt, čau, klausies, nobalso lūdzu par mani šodien. Nē, nu viss kārtībā ir. Bet jums varbūt tā kā Eirovīzijā vajadzētu taisīt, nu tur 50 skatās skatītāji un 50 tā kā žūri. Nu, mums ir arī balviņi no mums, mūsu favorītā. Jā, arī no Uzvaldes Kreklu balvas, tā tiek. Tad, nu, saucam studijā pirmo uzvarētāju. Nāc, tu esi pilnībā uzvarējis. Tev ir no baltfilmu balva Fuji fotokamera. Ko es tev pasniedzu? Mēs pastamies video. Jā, skatāmies video. Tātad, pirmā vieta, ja? Ļoti īsti, mēs laidīsim vēlreiz. Tas ir pilnīgs hardcore vienkārši tur notiek. Saucās Askolds. Kāpēc? Pilnīgi nekādas sajāgas, es nesaprotu. Askolds. Askolds? Mani saukā par Askoldu. Nu jā, tad Mikus Askolds, ok, skaidrs. Tad mēs atšifrējam. Kā tev vienāds prātā kaut ko tik ātru, traku? Tas bija fiksi. Blakus bija meitenes. Bija ātri jārīkojas, jā? Bija. Jā, jo es dabūju vienkārši to visu fotografēt, un es atceros, ja bija tāda pienāca, nu davai tad uztaisim šitā te, nu tur man pastāstīja par to ideju, viss, ja. Nu un tad tā pie vienā vietā, tiks otrā vietā, tā pilnīgi nenormālā tempā, jo parasti šitādas lietas tur tā lēnām pieiet vienā vietā, tad pakustās, tad vēl, tu tā viss tādā tempā, ka knapi varēja izskrēdīt līdz tā. Mums vajadzēja skriet uz
Mūziku, uz mūziku. Drum and bass stop motion sanāca. Tāds normāls. Babāli priecājies? Jā, protams. Roku ar, protams, paspiedīšu. Bet ko darīs tālāk? Piedalīsies konkursos? Piedalīšos. Varbūt kaut kur pamācīsies, vai es jau tāds kā profesionāls? Sazināšos ar... Tagad ar jauno kameru varēs taisīt vienkārši cik uziet stop motion. Mēs tieši pagājušajā raidījumā panorāmas bildītes vēl taisījām ar šo fotoaparātu. Digitriksā var daudz ko ieraudzīt, tur visādi jums tur skoliņi ir, video, foto. Tur viss notiekās. Super, jā. Nu ko, mācis. Paldies tev. Paldies tev. Nu, tad... Vēl ir arī nākamais video, ko izvēlējās Uzvalds Kraklu. Aiziet, kur aiziet skateboards tāds. Rīšīgi labi. Nu tad studijā arī autors. Paskat, ko tik nevar draugus izmantot. Un balvu pasniegs mums Linda no Uzvalds Kraklu. Jā. Video ir beidzies. Lūdzu, mikrofoniņš. Mēs varbūt vēlreiz varam uzlikt video, lai Jā, varam vēlreiz apstāties. Kamēr, lai viņš tur iet, jā, tur... Kāpēc tieši šis video? Tā, vispirms sveiki. Es esmu Linda, kas šodien pārstāv radošo Uzvalds Kraklu komandu. Kāpēc vispār mēs šajā visā iesaistījāmies? Jo arī mēs esam radošs jauniešu kolektīvs, kam patīk trakas idejas un lieliski. Kāpēc tieši šis video? Pirmkārt, tāpēc, ka vienam puisim nebija krakla. Nu, viņam beidzot būs krakls. Jā, Uzvalds Kraklu, ko vēl es varu pateikt. Un otrkārt, visam jau apakšā aprēķins, zināja, ka būs 2 fēni puiši, mums būs jādod bučus un tā. Viss notiekās. Jā, tā kā, dāvanā jums no mūsu kolektīvi ir 2 krekliņi ar mākslinieku dizainiem, tā kā tas jums ievedam un gaidīsim jūs mūsu mājaslapas darbnīcā, lai uztaisītu vēl sev visu, kas nāk prātā, jā? Tā. Valters dzied to dziesmu. Es šodien tikai varu tā kā būļināt. Babuļināt. Tā, un principā bija arī 3. video, ko arī mēs izvēlējāmies. Tā kā jūs simpātībā. Jā, aiziet. Re, kur ir Spainis saucās. Varbūt nāc šeit, ne? Jā, uzvarētājs, protams. Šitais bija tiešām ļoti oriģināls. Pasties. Wow. Kur tas redzēts? Meitenes. Meitene izaudzēja. Vēlreiz paskatīties. Izaudzēja no Spaiņu meiteni, un tad viss pozitīvs noticēja kopā. Nu, ko aplausus uzvarētājiem? Pastāst varbūt, kur tev šitāda ideja radās? Mums teica, ka mums vajag izdomāt kaut ko ātru un fiksi. Tad es redzēju, ka pie darbnīcas stāv Spainis un uz zemes čiekuri un labvēlīgā tipa dziesma čiekurs eglis dēls. Tad kāpēc nevarētu būt čiekurs eglis meita? Un tad mēs izaudzējām tādu skaistu meitu. Un tev balvājas tāds maziņš tripotiņš, kur var ņemt ceļojumā līdzi un taisīt stop motion dažādas videos. Paldies par piedalīšanos. Beidzot uzdziedāt. Tā kā visi ir apdāvināti, man beidzās dāvanas. Nākamreiz, jā. Ketei, tu vari iedot buču. Paldies arī visiem, kas piedalījās konkursā. Super, baigi labi, gaidām nākamo.